9. nodaļa – komanda. Kopā vienmēr ir labāk, jo komanda turpina pastāvēt pat grūtā brīdī. Lai arī katrs sportists trenējas personīgajai izaugsmei un tiecas uz saviem mērķiem, sports nekad nenotiek vienītie. Katrs spēlētājs ir daļa no lielākas sistēmas. Jo kopā mēs varam iet tālāk, kopā mēs varam pastāvēt ilgāk un kopā mēs varam uzvarēt. Jā, tev jāspēlē un jācīnās par saviem mērķiem, bet ja domāsi tikai par sevi, uzvara komandai aizslīdēs garām. Spēcīgas komandas rodas tad, kad katrs spēlētājs ieliek visu ne tikai savā, bet arī komandas labā. Kā atspoguļojas ieguldījums komandas spēlē? Tad, kad tu trenējies, lai būtu labākais, bet spēlē, lai komanda uzvarētu. Pat ja vēlies būt uzmanības centrā, tu piespēlē, ja tas dod punktus komandai. Un arī tad, ja esi noguris, tu atgriezies aizsardzībā, jo apzinies, ka komandas biedrs uz tevi paļaujas. Pat individuālās sporta disciplīnās aiz katra sportista ir komanda. Tie ir treniņu partneri, treneri un atbalsta cilvēki, asistenti. Arī startējot vienatnē, tavs sniegums ir visa kolektīva darba rezultāts. Aiz katra čempiona vienmēr stāv komanda. Neviens neuzvar pilnīgi viens. Katra sportista uzvaras atslēga ir gan viņa prasmes, gan arī komanda, kas viņu virza un atbalsta ikdienā. Komandu sagrauj nevis lielas krīzes, bet gan mazas problēmas, kuras paliek regulāri nepamanītas vai neatrisinātas. Kā piemēram, viens spēlētājs nepiedalās treniņā, vai kļūdas brīdī spēlētājs vaino citu, nevis uzņemas atbildību. Spēlētājs zaudē koncentrēšanos un spēlē neuzmanīgi, arī tad var notikt lūzums komandā. Komandas biedru diskriminācija, apsmiešana ir kā komandas neredzamā inde. Komandas spēks sākas ar tevi. Ja vēlies stiprāku komandu, stiprini vērtīgus ieradumus. Ierodies laikā un sveicini katru komandas biedru. Strādā ar deksmi un neatlaidību. Iedrošini citus un dod atgriezenisko saiti, nevis nosodi. Lepojies gan ar sevi, gan ar savu komandu. Svarīgāk par būšanu labākajam ir būt tādam komandas biedram, uz kuru vienmēr var paļauties. Individuālie panākumi, protams, ir apsveicami, taču komandas panākumi ir vērtīgi. Tu esi tieši tik labs, cik labi esi trenējies.